Ko pa pāris pantiem Lielkalniņas tante. Sāksim visu no sākuma. Un tad izstartē Dāvids, kurš uztaisīja 40 minūšu izsmejošu raidījumu par mani YouTube. Tātad bijušais ieslodzītais Dāvids Krūmiņš uztaisīja 40 minūšu izņirgājošu, apmelojošu, neslavu ceļošu raidījumu par mani. Un ko viņš tev apmelo? Par ko? Sākums jau vispār pasties, kā viņa skatās kaut kur. Runa iet par šo YouTube tiešraidi, kurā es atbildēju Anai Lielkalniņai, kad viņa atnāca sarunu šo ainu un izanalizēju vienkārši to, ko viņa saka par manīm. Tāpēc, ka tur bija adekvāts psihologs, kas rekrutītās ielikšu pirmo fragmentu, pilnīgi sakarīgi un loģiski runāja, ko nevarētu attiecināt uz viņu, kur viņš arī viņai aiztaisīja muti un noklausties šo fragmentu. Tā par Ainas šovu, kurā bija Aina Lielkalniņa, un kurā izteicās ļoti gudri. Un vēl viens kungs, kurš arī psihologs, kurš izteicās tieši otrādāk pretēji Annai, ļoti adekvāti un ļoti gudri. Manis, kā es uzskatu, kad militārists jau šī vide ir mazliet deformējoša. Nevis tur ir ļoti daudz deformējoša. Ja, tas ir vienmēr tāds uzmanīgs moments. Ja, tāpat kā arī profesionālais sports ir nedaudz uzmanīgi. Ja, vai, ja tu strādā cietumā, viss tavs nodarbošanās vienmēr atstāja kaut kādu zīmolu uz savu personību. Jā, es droši vien būtu piesardzīgs runāt par konkrēto gadījumu, jo mēs nezinām kontekstu, kādā tas notika. Un vienmēr komentēt kādu dzīvu ģimeni, tas ļoti riskants pasākums. Es gan arī izvairītos varbūt uzreiz tā domāt par it kā kaut kādu provokāciju, jo tad uzreiz mēs it kā nostādam tos it kā upuris, kurš šajā gadījumā bija vīrietis, it kā viņš varētu būt izprovocējis uz sevi šo te, un tas arī vienmēr ir tāds slideni tak, jo mēs to parasti ja tās lomas būtu mainītas, mēs tā nesāktu domāt, visticamāk. Mēs neuzdot jautājumu, ko sieviete izdarīja tā, ka viņa sit, teiksim, droši vien. Ja. Un pēc tam bija šī te nomelnošanas kampaņa, kur tu saproti, man tajā mirklī nāk klienti, un viņi nostījušies ar to raidījumu, un viņi skatās uz maniem tādām šausmām, viņi saka, kā tu vispār izdzīvo? Vispār nomelnošanas kampaņa, tas ir politiska tāda lieta, kur maksā naudu, lai kādu nomelnotu. Bet šajā brīdī tieši otrādāk tā nomelnošanas kampaņa bija vērsta pret manīm, kas bija vairāk preses interesēs, jo tur, kur ir hypes, viņiem skatījumi un viņi var pagrozīt visādus faktus, visu kaut ko pasniegt ne tā, lai cilvēki cepjās viņiem skatījumi un viņi to pelna naudu. Un Anna Lielkalniņa, tu bija daļa no šī, tāpēc, ka rekur es ielikšu pilno video no YouTube's laiva, kur ir tas nomelnojošais viņas video, kurus visi slikti stāst par viņu. Droši vien citās platformās, kuras ieliek šo video, viņš neaizies līdz galam, bet manā YouTube platformā viņš būs pilnais, jo tā tiešai kaut 40 minūtes, kur es izanalizēju viņas runāšanu, visu, kas kā ap viņu. Tieši tāpat kādām tiesībām viņa aizgāja uz televīziju un analizēja mani, pie tam pilnīgi neadekvāti un neprofesionāli, kā arī šo mēnešu laikā pēc tam viss ir pierādījies. Un noskatieties to tiešraidi, un pēc šīs tiešraides, pēc entākiem mēnešiem, Kurlandā viņi man uzskrien virsū un lielēja alu sejā, draud ar kādiem čiko un es nezinu ar ko, kuri tur beigās arī viss kaut kur pazuda. Čāļa, davai! Čāļa! Jā, tu? Es arī varu no tā moču nokāpt, ja vajag. Vajag nokāpt? Es arī varu nokāpt. Apmēr, ļoti atvainojos. Jā, sanāks kāds intervjūs. Jā, vēl kāds, jā. Jā, labs vakars. Jā, vai pasauciet vēl 3-4 vismaz uz maniem vāriem. Es jums garantēju. Pasauc vēl 3-4, tāpēc, ka šitiem nevietas. Viss enerģija aiziet kaut kādā rēkā. Es negribu klausīties no histērisko šungi jau tu vakar. Bet nākamreiz pasauc vismaz 5. Un, jā, tā kā turpinājums vēl sekos. Hejo, tā, pastīsimies, vai tiešraidi jau aizgāja. Tā, tiešraidi aizgāja jau, uzrakstiet lūdzu kāds komentāru. Jo šajā tiešraidē mums būs interesanta saruna par kārtējo reizi, ko par manīm runā televīziju.
un dzelteno presi. Šoreiz galvenā varone Anna Lielskalniņa. Čau, Inga! Tā es pagaidīšu pāris sekundes, kamēr ienāks vairāk cilvēku, lai man nebūtu jāatkārtojās uz jautājumiem, bet es neesmu noskatījies visu pārraidi kopsumā, bet izgriezus fragments, kas ir internetā par Ainas šovu, kurā bija Aina Lielskalniņa, un kurā izteicās ļoti gudri. Un vēl viens kungs, kurš arī psihologs, kurš izteicās tieši otrādāk pretēji Annai ļoti adekvāti un ļoti gudri. Un jā, tad es noskatījos šos fragmentus, jums viņus parādīšu tūlītās. Un paskatījos, kas tāda Anna Lielskalniņa ir un ko viņa runā. Un tad es jums parādīšu tūlītās to pārraides izgriezumu. Un pēc tam nokomentēšu. Tā kā labs vakars, čau visiem. Tūlītās es uzlikšu pa visu ekrānu, pagriezīšu kameru, kā YouTube to var izdarīt. Arī kā. Un, šādi. Tad noklausīsimies šo pārraidi, pēc tam nostīsimies viņu vēlreiz, bet es jau piekomentēšu. Tev ir ieslēgts vispār mikrofons. Jūs man dzirdat labi? Jūs man labi dzirdat? Man mikrofons ir ieslēgts. Vajadzētu vismaz būt. Jā, dzird labi. Nu labi, noskatāmies, ko saka. Es skatos uz jūsu ķermeņa valodu pēc šī sižeta. Tā ir diezgan izteiksmīga. Jā, ko tu redzi? Es redzu tādu apjukumu vai sašutumu, vai arī to, ko mēs it kā pazīstam, bet katru reizi, kad tu to, es vismaz, kad redzu no malas, ir kaut kas saspringst iekšēji. Man ļoti uztraucos, ja es tāds ainas neesmu redzējis. Man ir interesanti, ko jūs saskatījāt un ko jūs redzat. Jā, tāpēc manas domas vai ne, ir, es ļoti labi saprotu, ko es domāju. Es domāju, ka ir arī tāda grāmata sarakstīta, kad sit sociopātus. Ja? Mans pirmais jautājums ir, kas notika šī militārista ģimenē, ka sieviete dara to, ko viņa dara. Ja? Kam bija jānotiek, lai novestu otru cilvēku līdz tādam afektam. Ja? Droši vien, ka pavirši skatoties cilvēks, kurš iet garām un neiedziļinās vispār lietas būtībā, viņš ir kaut kāda trakā sieviete, bet tas vispār nav par to, vai ne? Tas ir vienkārši tāds notikums, kas man liek vienkārši uztraukties, ja? Un, ja tā mēs skatāmies priekš manis, ja, kā es uzskatu, kad militārists jau šī vide ir mazliet deformējoši. Nevis tur ir ļoti daudz varas. Daudz deformējoši. Ja, tas ir vienmēr tāds uzmanīgs moments. Ja, tāpat kā arī profesionālais sports ir nedaudz uzmanīgi. Ja, vai, ja tu strādā cietumā, viss tavs nodarbošanās vienmēr atstāja kaut kādu zīmolu uz savu personību. Jā, es droši vien būtu piesardzīgs runāt par konkrēto gadījumu, jo mēs nezinām kontekstu, kādā tas notika. Un vienmēr komentēt kādu dzīvu ģimeni, tas ļoti riskants pasākums. Es gan arī izvairītos varbūt uzreiz tā domāt par it kā kaut kādu provokāciju, jo tad uzreiz mēs it kā nostādam tos it kā upuris, kurš šajā gadījumā bija vīrietis, it kā viņš varētu būt izprovocējis uz sevi šo te, un tas arī vienmēr ir tāds slideni tā, jo mēs to parasti ja tās lomas būtu mainītas, mēs tā nesāktu domāt, visticamāk. Mēs neuzdot jautājumu, ko sieviete izdarīja tā, ka viņa sit, teiksim, droši vien. Jā, tas tā bija video. Tu tā sagriezīšu kameru atpakaļ. Jā. Tā. Sāksim biškūtiņa filtrēt to, ko viņa saka. Skatos uz jūsu ķermeņa valodu pēc šī sižeta. Labi, es pagriezīšu laikam bišku kameru atpakaļ un pakomentēšu nedaudz, ko mēs redzam jau šajā video. Aina tagad teiks, es skatos uz jūsu ķermeņa valodu. Ievērosiet viņa visu laiku, skatās uz viņu.
visu laiku patstāvīgi. Kā kaut kas ir, kaut kāds teksts, viņi uzreiz meklē tā kā atbalstu viņā, tāpēc, ka es nezinu, kas tas pa kungu ir, bet man liekas, ka tas ir ļoti sakarīgs un gudrs vīrietis, kurš gudrs, un viņa saprot, kas viņš tāds ir, un tāpēc viņa tā kā nedaudz baidās no viņa pateiktā. Skatos uz jūsu ķermeņa valodu pēc šī sižeta. Tā ir diezgan izteiks. Nu, skatāmies uz viņas ķermeņa valodu. Viņš nemeklē atbalstu pie viņas, neskatās, vai ne? Mīga. Jā, ko tu redzi? Es redzu tādu. Jā, ko tu redzi? Viņa uzdod pretjautājumu, tas arī, man liekas, nav tā tīri korekti, bet labi. Apjukumu vai sašutumu, vai arī to, ko mēs it kā pazīstam, bet katru reizi, kad tu to, es vismaz, kad redzu no malas, ir kaut kas sasprings iekšēji. Man ļoti... Kā viņa skatās viņu? Es uztraucos, ja es tāds ainas neesmu redzējis. Visu laiku tas skatiens uz viņu, bet labi, par to es pēc tam paskaidrošu. Man ir interesanti, ko jūs saskatījāt un ko jūs redzat, jā, tāpēc, ka manas domas, vai ne, ir... Starp citu, jā, par to gaštalterapeite. Es iegooglēju, kas ir gaštalterapeite. Tur ir vairākas kategorijas. Pirmo var dabūt gadu izmācoties. Viņa gadu ir izmācījusies, tad viņa uzreiz ir kaut kāda gaštalterapeite, kas cilvēku dzīves kārto. Saprotu, ko es domāju. Es domāju, ka ir arī tāda grāmata sarakstīta, kad sit sociopātus. Ja? Mans pirmais jautājums ir... Tātad viņas pirmais jautājums kā psiholoģijai, kas ir profesionāli pēc sava darba, vai ne? Vai es esmu psiholoģi, man pirmais jautājums ir kāds? Kas notika šī militārista ģimenē, ka sieviete dara to, ko viņa dara, ja? Tātad pirmais jautājums ir, ka viņa uzdod, kas notika ģimenē, ka sieviete dara to, ko viņa dara. Kam bija jānotiek, lai novestu otru cilvēku? Kam bija jānotiek, lai viņu novestu? Tātad viņa redzot video, kur notiek, kad sieviete tā kā uzbrūk sit, pirmais nevis viņa novērtēs situāciju, kas notika vispār situācijā, kas te tikko notika, kāpēc tas kautiņš notiek vai ne kautiņš, kāpēc notiek, bet uzreiz automātiski, kas tika izdarīts, lai sieviete, kāpēc sieviete tika novesta. Viņa nepieļauj nekādas citas iespējas, uzreiz tā sieviete tika novesta. Punkts. Tas ir, un tā ir profesionāla psiholoģija, kas profesionāli darbojās, un pirmais viņai uzreiz momentāli ir, kas tik novest, labi, es negribu runāt par kādu feminismu vai kaut ko tādu. Reku raksta Dāvida Nils Konstantīns, ļoti krūts psihoterapeits, doktora grāds, specializējās pusauģu terapijā, nereāli gudrs veids. Vita, es tev pilnībā piekrītu, pēc tam es arī nokomentēšu, ko viņš saka. Viņš ir ļoti korekts, ļoti profesionāls, ideāli. Viņš ir, var saprast, ka gudrs cilvēks. Līdz tādam afektam, jā. Droši vien, ka pavirši skatoties cilvēks, kurš iet garām un neiedziļinās vispār lietas būtībā. Tātad, pavirši skatoties, cilvēks, kurš neiedziļinās lietas būtībā. Viņi tikko noskatījās video 10-15 sekundžu garu, un viņi izsaka uzreiz, kas tika izdarīts, ka sieviete tika novesta. Un tas viņai nav pavirši skatījums. Es nezinu, man liekas, cilvēki uzrakstiet komentāros, ko jūs par to domājat. Cik tas ir loģiski, ir sevišķi no psihologa puses, kura runā televīzijā par cilvēku, izteikt savu viedokli no 15 minūšu kadra un uzreiz tā kā viss noteikts. Viņš ir kaut kāda trakā sieviete, bet tas vispār nav par to, vai ne? Tas ir vienkārši tāds notikums, kas man liek vienkārši uztraukties, ja? Un, ja tā mēs skatāmies priekš manis, ja, kā es uzskatu, kad militārists jau šī vide ir mazliet deformējoša. Nevis mazliet deformējoša, bet daudz deformējoša. Ja, tas ir... Tā, pagaidiet, es te gribu pagriezt bišķi kamerā. Tā, ka šī vide militārā ir ļoti deformējoša. Tātad, ka es esmu ļoti deformēts, labi, varbūt man ir deformēts nedaudz, bet labi, viņi domā psiholoģiskajā viedoklī, ka šī vide ir deformējoša. Ko es varu teikt pa militāro dzīvi? Tas ir deformējoši kā kuram līmenim, kāda tavu, nezinu, psiholoģiskā nevis sagatavotība, bet cik pats tu psiholoģiskais stiprs. Un skaitīsim to, kad paiesim tur 1000 gadus atpakaļ, kad kareivis un militārā joma, tas bija tas, kas vispār visus aizsargāja, cīnījās medija, un tad sanāk, ka mēs visi esam radušies no deformētiem cilvēkiem. Bet pats interesantākais ir tas, ko viņa saka tālāk. Tak.
vienmēr tāds uzmanīgs moments, ja? Tāpat kā arī profesionālais sports. Tātad, šeit viņa pieminēja profesionālo sportu. No sākuma es tādu padomāju, profesionālais sports, es arī zinu daudz profesionālos sportistus, tas ir grūti būt profesionālam sportistam, tu atdod savu dzirdi dvēseli, tu ej pa savu vilni augšā un tajā brīdī, kad tev vai nu fizika nevelk vairāk vai vecums pienāk, jā, tev tas ir psiholoģiskais trieciens nedaudz, jo, visu tu vairs nevar pavilkt, tev liekas, ka viss tev nav zelta medaļas, tev nav apbalvojumi, un tas ir psiholoģiski grūti pārvarēt to posmu. Viņi to momentu varbūt bija domājis, bet palasot nedaudz pie internetā, es, protams, iegooglēju viņas vārdu, paskatījos, kas viņa tāda ir. Es ļoti, ļoti labi sapratu, kāpēc viņa šai gadījumā pievina profesionālo sportu. Tāpēc, ka viņa bijusi ar Latvijā ļoti pazīstamiem daudziem profesionāliem sportistiem kopā, bet par to es pēc tam palasīšu jums priekšā dzeltenās preces rakstus un paizanalizēsim. Skatāmies tālāk. Ir nedaudz uzmanīgi, ja? Vai, ja tu strādā cietumā, viss tavs nodarbošanās vienmēr atstāja kaut kādu zīmolu uz tavu personību. Jā, es droši vien būtu piesardzīgs. Tā, jā, tagad paklausieties, ko runā šis kungs, kā viņa Nils saucē, jā. Es patīšu vēlreiz atpakaļ. Visu cieņu viņam par viņa profesionālismu. Viņš neko labi par manīm nav pateicis vai kaut ko tādu. Es tīri par viņa darba kvalitāti runāju. Tavu personību. Jā, es droši vien būtu piesardzīgs runāt par konkrēto gadījumu, jo mēs nezinām kontekstu, kādā tas notika. Tātad, pirmā kārtām, kā jau jūs dzirdat, viņš pirmais, ko viņš pasaka, es būtu piesardzīgs runāt par konkrēto gadījumu, jo mēs nezinām visus apstākļus. Tīri, loģiski, profesionāli. Ja jums iebrauc mašīna servisā un kurai kaut kas klabi, jūs neteiksiet, tas ir starters pizdiets, vai ne? Tā kā viņai tad vienas Launas kundze saka, jums starteris ir beigts. Jūs iedzīsiet mažu, jūs veidosiet diagnostiku, vai ne? Šajā brīdī Anna saka, viss starteris ir beigts. Nila kungs saka, stop, mums vajag diagnostiku. Kas notika? Un tad mēs varam spriest, vai ne? Tā, skatāmies tālāk. Un vienmēr komentēt kādu dzīvu ģimeni, tas ļoti riskants Tieši tā. Viņš ļoti gudri. Pasākums. Es gan arī izvairītos varbūt uzreiz tā domāt par it kā kaut kādu provokāciju, jo tad uzreiz mēs ir... Tā, Nils Saks, Konstantinovs Pusauģis, jauniešu psihoterapijas centra vadītājs. Manā acu skatījumā ļoti kompetents cilvēks. Kā nostādam tos it kā upuris, kurš šajā gadījumā bija vīrietis, it kā viņš varētu būt izprovocējis uz sevi. Jā, tas ir tas, ko šī kundze Anna apgalvoja uzreiz, kur pasaka, jā, viss, kas ir kā. Šeit cilvēks ļoti kompetenti pasaka, ka vai stop, mēs nedaram tā, mēs nesakam tā, jo tas varētu veidot priekšstatu, ka ir tā, kaut gan mēs neko nezinām, vai ne? Un tas parāda viņu profesionālismu, pie tam tas ir televīzijas priekšā, kas tiek rādīts pa televizoru. Tātad šī dāma, vai viņai varētu būt licence, vispār es uzskatu, ka nē. Un tas arī vienmēr ir tāds slideni tā, jo mēs to redzējāt, viņas ķermeņa valodu, viņa pirms tam runāja par ķermeņa valodu, pavērojiet viņas ķermeņa valodu. Viņa saprot tagad, ir auzas, tāpēc, ka kungs izsakās gudri un ka viņas... Mēs to parasti ja tās lomas būtu mainītas, mēs tā nesāktu domāt. Tā, šeit es arī ļoti gudra frāze, ko viņš pateica, ir tas, ka ja tās lomas būtu mainītas vietām, mēs nesāktu par to domāt. Tātad, ja būtu situācija tāda, ka es būtu Arnitai piegājis, salauzis degunu, uzšāvis paci, es šaubos, vai viņi tajā brīdī sēdētu un teiktu, ko tā sieviete ir izdarījusi, ka vīrieti novedus līdz tādam afekta stāvoklim, kad viņš sāk pacelt roku. Tāpēc, ka manā skatījumā vispār fiziski ietekmēšana vienalga, kuras sievietes vai vīriešu pusi nav akceptējama. Bet, čalis ir vienkārši, var just, ka viņš ir gudrs, ka viņam prātiņš strādā un viņš strādā ļoti profesionāli. Tā kā es cilvēkiem tiešām, kuriem ir problēmas, es ļoti ieteiktu šo kungu, pēc viņa pāris vārdiem var saprast viņa līmeni. Visticamāk. Mēs neuzdot jautājumu, ko sieviete izdarīja tā, ka viņa sit, teiksim, droši vien. Jā, tas ir par šo. Tātad, man nav, diemžēl, pilnā raidījuma saruna. Es viņu droši vien pat maz negribu klausīties un skatīties, bet tas ir tas, ko man atsūtīja, ko es atvēru un pēc tam paskatījos.
Ja sit vīrietis, tas nav pieņemami, bet ja sit sieviete, tad tas ir normāli, saka Kriks. Čavāni. Jā, tas ir par šo gadījumu. Pēc tam, protams, es šo noklausījos. Man ir tā, aizvien no manas militārās daļas, man ir tāda analīze, ko es vienmēr veicu, un es izanalizēju viņas ķermeņa valodu, viņas runas veidu vispār, un es sapratu, tā sieviete, viņa nekompetente, es nezinu, kas viņa tāda ir, kāpēc viņa ir kādā televīzijā un runā par manīm. Es iegooglēju, kas ir šī dāma. Sāksim ar to, ka pirmais man izmet ārā kaut kāds dejo zvaigzni, dziedieru zvaigzni, kaut kas vēl, kroči viņa tāda pati šovmeni kā es, kas tur pa televīziju parādās kaut kādas tur šovus patais, un tagad gudri ļoti spriež. Tālāk es turpināju lasīt, un es uzgāju, ko? Kāpēc viņa runāja par profesionāliem sportistiem un vispār par to. Tātad jāiedzinās, kas viņa tāda pa sievieti vispār ir. Tātad, Ozoliņš ar Lieckalniņu izšķiras ar skaļu skandālu. Tātad, pērn augustā parādījās itin droša informācija par to, ka Rīgas Dinamo kapteinis Sandis Ozoliņš un viņa mīļotā Anna Lieckalniņa 31 grasās precēties. Abi jau bija sadarinājušies, tātad tas būs tikai un vienīgi loģisks solis. Šīs baumas neapstiprinājās un izskatās, ka arī pats šāds fakts vairs nekad nebūs reāls. Sapņu pāris ir izšķīries, turklāt ar skandālu. Es tagad pagriezīšu kameru biškotiņu pret maniem, kamēr es lasu. Atvainojiet, tas komentārs atbildēšu bišķi vēlāk. Te bija tā interesantā daļa, ka es sāku lasīt. Es domāju, kāpēc viņi ir tur, kāpēc viņi vispār runā par kaut ko. Pirmais man galvā iešāvās, viņa noteikti ir vietuļā māmiņa, viņai noteikti ir bijušas kaut kādas smagas tur šķiršanās, skandāliem vai kaut kas tam līdzīgs, un jau viņa pieķerās tajā lietai, znači tas viņai ir tuvs. Tad pēc šī jau viena zeltnās preses raksta var saprast, kas viņa ir pa cilvēku, un ko viņa darīs, es jums tūdās nolasīšu. Tātad pēc VZ, kas ir VZ, vakarziņas. Rīcībā esošā neoficiālās informācijas hokeiste Sanda Ozoliņa un viņas draudzenes bijušās TV divas, bet tagadējās teoloģijas studentes un izklaides nozarē strādājošās radošās apvienības 3 āboli. Izveidotājas Anna Lieckalniņas attiecības nav izrušas nemaz tik skaisti, kā tas šobrīd tiek pasniegts bulvāra preses izdevumos. Tādi ir termini bulvāra preses, nezinu, kas tie tādi ir. Bulvāra preses izdevumos un zeltainajos portālos. Līdz trauku plēšanai gan lieta nav aizgājusi, bet tuvu tam gan. Par to es varētu pastrīdēties, droši vien nevis es, bet zinātni. Interesanti, ka vēl pavisam nesen nekas neliecināja par krīzi šai skaistā pāra attiecībās. Tas ir, tā kā pa manējām attiecībām, vai ne? Visi skatījās video un likās, ka viss ir skaisti un burvīgi. Sabiedrībā gan viņi kopā kādu laiku netika manīti, taču 18. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī notikušajā svinīgajā koncertā Ozoliņš ar Lieckalniņu bija kopā un kļuva par visfotografētāko pāri. Ozoliņš, tas vispār nav saistībā ar tevīm, bet vienkārši tas sanāca. Respekt. It kā viss kārtībā tomēr negluži. VZ informācijas avota vēsta, ka šķiršanās notikusi kādas 10 dienas pirms Ziemassvētkiem. Saskat, kaut kāda līdzība. 10 dienas pirms Ziemassvētkiem. Kaut kur baigā līdzība, vai ne? Tātad mēnesi pēc šī svinīgā pasākuma, turklāt attiecību saraušana nav bijusi spontāna. Bet gan iepriekš nobriedusi. Kāda tam ir iemesli? Ozoliņš par savu privāto dzīvi nekad nav stāstījis, savukārt Lieckalniņa šoreiz aprobežojusies ar sausiem fakta konstatējumiem. Jā, esam šķīrušies, viss beidzies. Tātad, man jau liekas interesants šis punkts, kad, ja viņa pirms tam, cik es saprotu, kādām attiecībām ir skaļi izteikusies UTT, un šajā brīdī sausi atbild. Man liekas, tas ir arī jau ir redzēts teksts un redzēts sižets manās attiecībās, kur ir viss beidzies un neko neizteikšos, kamēr nesāk likt lietas un kamēr neaiziet. Interesanti, ka īsi pirms šīs šķiršanās pasākuma Lieckalniņa vēl paguva skaisti izpausties par to, cik ļoti augstu novērtē brīvību attiecībās ar Ozoliņu. Ko nozīmē brīvība attiecībās? Pašlaik dzīvoju intensīvi, studēju LU teoloģijas fakultātē, esmu iestājusies vairākos projektos, vēl rūpes par ģimeni, meitiņu, 2 suņiem. Meitiņu.
Pienākumu netrūkst, bet es jūtos ļoti labi. Šķiet, ka beidzot esmu izvēlējies to, ko patiešām vēlos. Intervijām žurnālam šeit klāstījusi Lietskalniņa. Pie viena viņa priecājusies par to, ka sabiedrības uzmanības epicentrā tagad var virzīt Ozoliņu. TV2, es zinu, kas ir Ozoliņš, es nezinu, kas ir Lietskalniņa, es nezinu, kā jūs. TV2 status viņai nerūpot. Ja tā, tad viss kārtībā. Nu, Lietskalniņa šo brīvības statusu varēs izbaudīt pilnībā. Interesanti, ka nav jau pirmā reize, kad Lietskalniņa mēdījos iemirdzās, tur ielikts pēdiņās, ar šādiem paziņojumiem. Un vienmēr tas ir bijis brīžos, kad attiecības ar Ozoliņu ir uz sabrukšanas robežas. Šoreiz robeža ir pārkāpta un kā apliecina ziņa avoti no pāriem pietuvinātām personām uz visiem laikiem. Tātad viņa runā par sociopātiem, narcisiem un vēl zinu ko. Es tos terminus tik labi nezinu, bet man liekas, kā jūs novērtējāt šo brīdi, kad jau presa raksta, es nezinu, to pilnostāstu, man nav daudz laika, lai lasītu pa viņu tik daudz. Bet katru reizi, kad Ozoliņa attiecības gāja čuš, viņa uzreiz sāka iemirdzēties publiski, runāt publiski. Kāpēc tas ir, lai pievērst sev uzmanību, lai varbūt psiholoģiski kaut kā ietekmētu Ozoliņu, es nezinu, kā viņa attiecībās, kad, ja tu tās man pametīsi, es te uztaisīšu skandālu un viss kaut kas tam līdzīgs. Nezinu, kā bija viņa attiecībās, es pieņemu tādu versiju, jo man liekas, ka viņa ir tāda reāla sociopāta, un kur ārstēt tā kā citus it kā. Tālāk. Par to, kas bija pēdējie pie Ozoliņas pacietības kausā, jābūt naivam, lai iedomātos, ka šķiršanās no naudīgā hokeista galvenā iniciatora varētu būt glītā, bet bez lieliem līdzekļiem esošā Anna. Tas ir, es nezinu. Tā, VZ informācijas avot gan smalkjūtīgi klusē, taču pati šķiršanās nesot noritējusi klusi. Proti vētraina izskaidrošanās notikusi jau Ozoliņa villā Baltazarā, kur abas puses apmainījušās viedokļiem par to, kuram ir kompromitējošākas fotogrāfijas par otra gaitām brīvsolī. Tātad te ir krāpšana, vai ne? Tas ir skaidrs, otra gaitām brīvsolī. Vienojušies, ka tās visas ir gana skaistas, tāpēc labāk sabiedrībai tās neredzēt. Tā vienošanās var terēt, kad viņai Ozoliņa droši vien nekstīs nebija, un viņi tur vienkārši izlocījusies tā, lai nepublicē, nevis tā kā es, piemēram, kas nopublicē visu informāciju, bet kad psiholoģiski viņu paietekmē, lai aiziet mierīgi. Lietskalniņas mantas drīz vien pārvērstas uz viņas vecāku dzīvokļu pļamniekos. Turklāt, kā stāsta VZ informācijas avots, līdz pēdējiem zobu bakstāmajam un kruzītei, jo aizvainojums esot bijis milzīgs. Tur arī noticis vēl viens ekscess, proti Lietskalniņas sadarināšanās gredzenu saņēmusi teju vai sejā. Ja čalis ir droši vien iemetis sejā sadarināšanās gredzenu, skaidrs, kam ir bijušas tās bildes, kas ko ir darījis. Tātad, tas ir mans subjektīvais viedoklis, ja? Tas ir, man nav nekādi fakti, bet tas, ko es pašlaik lasot to visu un pētot Lietskalniņas jaunkundzi, izanalizēju, ka viņa ir krāpusi, grupi sakot, visus apkārt, un tikusi brutāli vienkārši izmest ārā no mājām, teikt, vācies priekš kam tāda sieviete, pareizi, pilnībā piekrītu. Un atceraties, biškūtiņu uz atpakaļu, ko viņa izteicās, Ralf, paldies tev par sveiciens no Pohu Kvaču naudas tīģerim. Ko viņa izteicās pirms tam video? Militāristi un profesionālie sportisti. Tātad, nav jāsaprot, par ko viņi runā, ko viņi tur attiecības bijuši vēl kādiem basketbolistiem. Pašlaik gan blondā dāma manīta hospitāļu ielas apkaimē, tur viņai esot piemeklēts dzīvoklīts, par kuru topošajai teoloģijai gan nāksies maksāt pašai. Un arī automašīna vairs nav. Džips, tā atslēgas Ozoliņš atņēmis. Vajag līdzīgs stāsts. Bet pavisam maziņš spēkratiņš. Jāatgādina, ka Lietskalniņai attiecības ar pazīstamo basketbolistu Aigaru Vītolu dzimusi meita Anija Alenā, savukārt Ozoliņš oficiāli šķīra savu. Tātad, viņai jau ir meita, kas ir bijusi ar basketbolistu. Tātad, kā sportists, profesionāls sportists, viņai kaut kāds naids pret profesionāliem sportistiem, meita.
Kāpēc es savilku kopā to nedaudz ar to, kas notiek ar maniem un Arni? Tāpēc, ka šis stāsts, kas te notiek pašlaik, vienkārši varbūt tur nav fakti vai kas, bet man tas baigi liekas kopā. Un tad šī Lietskalniņas kundze izdomājusi, ka viņa būs psiholoģe un ārstēs cits, kaut gan, cik es saprotu, bijusi neusticīga. Un tas pēc teksta viss saprotams. Un tagad viņa būs psiholoģe un ārstēs un rādīs citiem cilvēkiem, kā vajag dzīvot, kā vajag sev atkopt. Es par to viņas žanru psiholoģijas palasīju. Jā. Un tad sanāk tādas situācijas, kad šāda dāma nonāk televīzijas priekšā, pilnīgi nekompetenti savā darbā, pilnīgi nekompetenti runā, kur blakus sēž čalis. Es viņus abus pirmoreiz dzīvē redzu. Un, tā kā nakts ar dienu var saprast, kurš ir cilvēks, kurš kaut ko saprot, runā loģiski, izvairoties, iesaistīt, aizvainot kādu cilvēku, un ka tur ir tāda Lietskalniņa, kas atnāk, viss, tur viss, ko viņš darīs, un tiem saviem žestiem, un skatās, un, es nezinu, labi, ierakstiet komentārā, kā jums šķiet pēc šīs informācijas. Tātad, un tur tālāk arī vēl bija rakstīts, kad tur pašlaik viņai pagaidiet, kur bija. Grupa tā. Reku, es palasīšu nākamo. Protams, ja jums ir interesanti. Spiežat laiks, ja jums ir interesanti. Es tev pa tukšo. Tātad, reku, ir nākamais raksts. Savulaik par seksīgāko Latvijas sievieti. Seksīgāko Latvijas? Labi, nav viņa nesmuka. Es nevaru noliekt. Nav viņa nesmuka. Ir ok. Latvijas sieviete atzīta daļam un diplomētā teoloģe Anna Lietskalniņa, kas pērn piedalījās TV šovā Dejo ar zvaigzni. Šodien, 3. jūnijā, mījusi gredzens mīļoto vīrieti uzņēmē Rafaelu Krimelu. Padomāju, labi, sportists tagad jāķerās pie piķa, vai ne? Personības izaugsmes treneri. Viņa ir personības izaugsmes trenere un pasākumu organizātora Anna Lietskalniņa nevienu vīrieti apbūrusi savu šarmu. Šarmu es pastrīdēšos, šarmu es viņā galīgi neredzēju. Vizuāli, simpātiski. Bet līdz šim ne ar vienu no pielūdzējiem nav devusies pie altāra. Šodien kādreizējā TV seja jāvārdu teica uzņēmējumam Rafaelam Krimelam, ar kuru viņi ir kopā jau krietnu laiku. Sorry, čaļi, ka es iesaistu jūsu vārdus, vienkārši tas presē rakstīts. Par priecīgo notikumu savā dzīvē viņi ziņo ar sociālā vietnē Facebook, ierakstot īsu komentāru par šodien notikušajām kāzām. Šodien mēs dzīvi svin. Ar īstās mīlestības meklējumiem Annai līdz šim klājies dažādi. Ok, tas varētu jau būt interesantāk. Laikā, kad vēl mācījās vidusskolā, viņi uzsāka attiecības ar basketbolistu Aigaru Vītolu. Un pasaulē nāca arī abu meita, vārdu izlaidīsim, taču pār kopdzīvē nebija lemts garš mūžs. Pēc šķiršanās Aigars nodimāja jaunu ģimeni, bet Anna vairākus gadus bija sava īstā vīrieša meklējumos. Var iedomāties, kā viņi viņus meklēja. Draudzēdamās gan ar marketinga speciālistu un toreizējo LMT izpildu direktoru Guntaru Traubergu, gan uzņēmēju Jāni Grūbi un arī muziķi Kristiānu Kornu. Tur jau tas saraksts sāk. Tas ir tas, ko publiski pieejams visdrīzākais. Sabiedrībā visvairāk apspriestās attiecības skaistlē gan bija ar slaveno hokeistu Sandi Ozoliņu. Apmeklējot pasākumu, viņa allaž radīja harmonisku mīlošu pāri iespēju, daba tēra, piemēram, bija perfekti saskaņot, tāds staroja, tā. Līdz kāzām viņa nenonāca, labi, tur pa Ozoliņu. Ozoliņš leģenda. Un reku vēl raksti. Tur, kas tik tur nav bijis un ko tik tur viņa nav darījusi. Jā, tas bija šis mans moments, ko es gribēju izteikties, tāpēc, kad es neesmu televīzijā, televīziju rāda pa televizoru pa visu Latviju. Un es cenšos kaut kā konkrēti, jo tāda zuzīta kā viņa, pilnīgi nekompetenta, atnāk televizoru priekšā, var pateikt te jebko, ko viņa grib, daļa no sabiedrības, kur nemaz neaizdomāsies, vai ko paklausās, viņa taču psihologi, viņš tā pateica, nu jā, skaidrs, Pāvids tur loks, vai, tur uzreiz viss ir skaidrs, nemaz neiedziļinoties. Un, piemēram, ja man nebūtu kaut vai man tāpat YouTube, kur man skatās pašlaik 447 cilvēku online. Ja man nebūtu tas, piemēram, es varētu bļaustīties, skraidīt, es nezinu, ko es darīt, kaut kāda zuze blonda, kur ir vilkus apkārt pa visiem kaktiem, figmiņi zin ko, un pati savām kādām traumām, būtu tā vienkārši cilvēku noliecina televīzijas priekšā ar
kaut kādu savu wannabe feminismu vai kaut ko tam līdzīgu. Man tas liekas nepareizi. Jā. Man tas liekas ļoti nepareizi un ļoti, ļoti neprofesionāli. Es nezinu. Jā. Tā kā es, jebkurā gadījumā, man liekas, patstāvīgi izteikšos, ja kaut ko dzirdēšu. Tā kā paldies visiem, kas skatās un spiež laikus, tāpēc, ka tas palīdz arī sasniegt lielāku auditoriju un nedaudz konkurēt varbūt ar televīziju un visādiem STV un visu kaut ko tādi, 188, kur liek postus un visu kaut ko tā apgriežot, sagriežot un visu kaut ko tam līdzīgi. Tā kā es atvēršu savu YouTube VTS vīriešu televīziju un atbildēšu uz visādām šādām kundzītēm. Bet par šo gadījumu respekt čalim vēl vienreiz.